Man vēlme izpētīt robotus ir ļoti, ļoti līdzīga tai bērnišķīgajai vēlmei kaut ko salauzt vai mētāt bumbu, jo tas ir tikai viens no pasaules aspektiem, elektronika un spēja likt kādam mehānismam darīt, ko tu gribi, lai viņš dara. Tas ir viens no veidiem, kā rotaļāties ar pasauli. Man tā liekas kā spēle. Sveiki, mani sauc Ants Rezgals un man ir 22 gadi. Es dzīvoju Cēsīs. Es uzaugu Cēsīs, visu dzīvi esmu pavadījis Cēsu rajonā. Kādu laiku nodarbojos ar programmēšanu un nedaudz paeksperimentēju elektronikā, un līdz ar to loģisks turpinājums tam visam bija robotika, apvienojot elektroniku un programmēšanu, cenšoties padarīt mašīnas pēc iespējas interaktīvākas un svarīgākas un interesantākas un tam līdzīgi. Visas tās lietas, kas ir nepieciešamas pa daļām mācīt pirms tu sāc taisīt robotus, kas ir tieši, kā es minēju, elektronika un programmēšana, tad lodāmuru es biju paņēmis rokās jau kaut kādos 8 un taisīju kaut kādas dažas smieklīgas schēmiņas. Es esmu taisījis šo to tepat zinātnes centram, Cēsu jauniešu zinātnes centram. Un vesela kaudzi no parastākajiem hobijistu robotiņiem, restīvi visādas līniju sekotājus vai maziņas sumo robotus, tāds meklētājs vai kas vadās pēc GPS koordinātēm, teiksim. Tādas pārsvarā ļoti vienkāršas un nesaistītas lietas. Nedaudz bezmērķīgas varbūt kādam šķist, bet galvenais, lai interesanti. Es kopš oktobra šajā centrā nodarbojos kā pulciņu vadītājs, restīvi es mācu pamatskolas bērniem, tā ir kāda 4. līdz 6. klase, taisīt robotus. Mēs izpildām dažādus robotikas projektus ar diezgan populāriem LEGO Mindstorms NXT robotikas komplektiem. Šis ir Cēsu jauniešu zinātnes centrs ar lielu uzsvaru uz tādu kā neformālu ārpusskolas izglītību. Šeit ļoti bieži brauc skolēnu grupas. Un šī ir vieta, kur tu vari pārbaudīt dažādas fizikas principus, teiksim, uz savas ādas. Lielākā daļa no izstādēm šeit ir ļoti lielā kontrastā ar klasisku muzeju. Mēs par šo vietu domājam kā par zinātnes muzeju vai par zinātnes zoodārzu. Un tas kontrasts ir tāds, ka muzejā ir visur salikts zīmītes, lai cilvēks neko neaiztiek. Un šeit cilvēks tiek iedrošināts, lai viņš pilnīgi visu aiztiktu. Pilnīgi visas ekspozīcijas šeit ir domātas, lai tu viņām pieskārtos, viņas aptaustītu, viņas pakustinātu, paspaidītu pogas, paraustītu kloķīšus un skatītos, kas notiek. Kad bērni mēģina saplēst traukus vai mētā, netīras bumbas pret stikliem vai jebko, bērni eksperimentē. Viņi nodarbojas ar fiziku. Un bērniem ir ļoti nepieciešams, lai viņi intuitīvi saprastu fiziku. Viņiem ir nepieciešams saplēst pāris traukus, lai zinātu, ka trauki plīst, ja viņus met no virsmas 50 cm augstuma. Cilvēkiem būtu jāinteresējas par robotiem, jo tā ir nākotne, jo tas ir pilnīgi acīm redzami nākošais solis mūsu attīstībā. Tas būs tas instruments, tas mūsu spēju pagarinājums, kas uzlabos mūsu dzīvi.